Čau visiem! Kamēr mums top dabīgā šīfera stends, drusku vairāk izskicēšu par dabīgā šīfera, jeb slānekļa materiālu. Pārstāvam lielāko dabīgā šīfera ražotāju pasaulē, Kupa Pizarras no Spānijas, kuram ir vairāk kā 20 pārstrādes cehi un vairāk kā 20 raktuves, kurās tad iegūs šo materiālu. Un pirmām kārtām jāsaprot to, ka sākotnēji tiek iegūts premium, jeb augstākās kvalitātes materiāls, un kas nesortējas pēc šīs augstākās kvalitātes, tas automātiski kļūst, ja pārtop par standarta klasi vai otrās šķiras, kā to mēdz saukt, vai heavy, un tam līdzīgi. Katram ražotājiem drusku iedalās tur tas asortiments. Bet principā, ar ko tad atšķirās premium no otrās šķiras, jeb standarta klases materiāla, pilnīgi noteikti tā nav materiāla kvalitāte. Ir citi raksturu lielumi, kas tad to materiālu sortē šajās gradācijās. Proti, lūk, mēs šeit redzam šo te materiālu, tas ir R50. R nozīmē premium kvalitāte, jeb R-selection, kā saka ražotājs, un premium kvalitātes materiāls viscaur ir vienāds savos raksturu lielumos. Proti, biezumā, garumā, platumā, un tas ir pilnīgi katram materiālam. Un savukārt, šeit jau mēs redzam lūk šādu materiālu, kas ir heavy klase. Heavy nozīmē to, ka materiāls pats par sevi biezāks. Šis ir vidēji 7,5 mm biezumā. Un heavy arī nozīmē to, ka viņš automātiski nav premium klasē. Šeit arī viens cits heavy klases materiāls, kam jau drusku savādāk ir tā virsmas tekstūra. Un tas, ko es arī teicu, katrā raktuvē drusku atšķirās to, kā tas materiāls tiek tur iegūts. Bet savukārt, lūk, šis materiāls mums jau ir H klases. H, tā ir standarta klase, jeb otrā šķira. Kāpēc standarta klases? Tāpēc, ka materiāls vairs neatbilst premium klases nosacījumiem par materiālu biezumu. Piemēram, šis materiāls ir 5 mm biezumā, taču tas var atšķirties no 4,5 līdz pat 6,5 mm plāksnītē, līdz ar ko no automāts jāsaprotam, ka tā nav premium klase. Un tāpēc ļoti svarīgi šādu informāciju zināt, un mēs ļoti labi pārzinām šī ražotāja Kupa Pizarras produkciju, un šie materiāli paraugi mums ir uz vietas, un mēs jums varam pastāstīt visas atšķirības dabīgā šīfera, gan ieguvē, gan arī virsmu veidos. Tā kā nāc pie mums ciemos, Šmerļa iela 3, korpus 3, Rīgas kinostudijas teritorijā, vai e-pastā raksti vai zvani, un uz tikšanos. Čau!